Ka uzņēmēji vai cilvēki runā par Latvijas vidi. Kāda tad ir tā Latvijas uzņēmēja darbības vide vai vispār tā dzīves vide, ka nemaz nav tik varbūt ērta un tik uzņēmējus atbalstoša un veicinoša. Tomēr no otras puses es tomēr gribētu teikt, ka šeit ir iespējams strādāt, un šeit ir iespējams strādāt ļoti ērti un labi, un es priecājos, ka šobrīd tiek veidoti vēl ērtāka infrastruktūra uzņēmumiem. Kā piemēru, es varētu minēt, salīdzinājumā ar Šveici, mēs vēlējāmies nodibināt uzņēmumu Šveicē, kuru mēs vienkārši šobrīd atteicāmies darīt, jo tur ir nepieciešams ļoti liels investīcijas pamatkapitālā, lai nodibinātu ļoti smagas procedūras un garas. Un šeit tomēr tas ir vieglāk. Un arī veidot uzņēmumu šeit ir ļoti labi, jo mūsu darba spēka izmaksas ir relatīvi konkurētspējīgas. Teiksim, Madara Kosmetikas algos Šveices pilsoni kā savu darbinieku no šī gada, kurš mums izmaksās kopā ar visiem nodokļiem gandrīz tikpat daudz, cik 33 Madara darbinieki, kas ir Latvijas pilsoni. Tā kā šeit noteikti, ja mēs gribētu to pašu izdarīt ražotni izveidot Šveicē, nevis Latvijā, tad tas noteikti būtu daudz grūtāk, un tas mums prasītu daudz ilgāk un laikam būtu daudz sarežģītāk. Tā kā Latvijas vide, kas ir, teiksim, tas gan Latvijas tēls, gan arī tā uzņēmējdarbības infrastruktūra šeit ir iespējams strādāt, un no šīs vidas ir iespējams izaudzināt ļoti labu zīmolu un ļoti labu produktu.